Какую цифру я бы не сказал, это все равно. Runājot par zaudējumiem, lai arī kādu skaitli es nesauktu, tas vienalga tiktu vērtēts kritiski. Kaut vai tāpēc, ka, lai to pateiktu, ir nepieciešami padziļināti pētījumi. Piemēram, mēs zaudējām vienu veikalu, tie jau vien ir 2% no apgrozījuma. Tā ir tiešā ietekme. Negatīva ietekme, protams, ir pircēju emocionālajiem stāvoklim, aicinājumiem boikotēt veikalus. Protams, tam ir nozīme, un mēs zaudējam daļu apgrozījuma, taču, ja salīdzina, tad ar kuru periodu salīdzināt? Ar laiku pirms gada, pirms mēneša? Mēs visu laiku kaut ko esam mainījuši, uzlabojuši. Protams, šo zaudējumus varētu minimizēt, izmantojot agresīvas mārketinga kampaņas, taču mēs necenšamies to mākslīgi darīt, jo vēlamies, lai Latvijas sabiedrība, mūsu pircēji, saprastu, ka mēs pieņemam kritiku, nenoliedzam to, nenoliedzam savas kļūdas. Mēs, atbildot uz agresīviem izteikumiem, protams, mums kritika ir nepatīkama, taču mēs saprotam, ka tas ir aicinājums mainīties, nevis gala spriedums Maksimai.